Dāmas un kungi, sveiciens jaunā Pūra Baltikas TV Bazars podkastā, un šodien mums ir ļoti īpaša sērija. Man ir, kā jūs redzat, pilns ar viesiem, un kurš suliņās arī iepazīstināšu, bet es gribu pateikt tev paldies, kad tu atrod laiku pieslēgties šim podkastam. Es zinu, ka mēs neesam tas skatītākais top podcasts Latvijā, bet tomēr es ļoti novērtēju, ka tu atrod laiku atnākt un paskatīties. Un šodien es domāju, ka būs ļoti jautri, jo mums ir tiešām ļoti tāda iespaidīga kompānija, un es pat esmu mazliet atrakstījis tā, lai es mazliet profesionālāk varētu katru pieteikt, jo mums ir tāds baigais zelta, tāds dūžu savākšies šodien. Un tēmas būs drifta automašīnas, budžeta tačka, visādi pasākumi, kur mēs šovasar piedalīsimies, kur jums ir arī jābrauc mūsu satikt un patusēt, un viss kaut kas būs ļoti daudz viss ap tačkām šodien. Un tātad viens no mūsu viesiem šodien, dāmas un kungi, ir Jānis Taukulis. Un viņš aplaus Jānim. Un Jānis, viņš nedzīvo Jēkabpilī. Jo es visu laiku saku, ka Jānis no Jēkabpils, bet viņš nedzīvo no Jēkabpils. No kurienes dzīvo? Aizkrauklē dzīvo. Aizkrauklē. Tagad mēs to zinām. Profesionāls drifteris, kam patīk iekapāt. Aplaus. Jā, labs, ecīt. Kā iet tev šodien normāli? Šodien normāli, ilgi braucā. Braucāt ilgi, ne? Kāds 10 stundas, ne? Kostīgs pacentās. Mēs varētu uzstāt. Pagaid, tu vēl nevar runāt, neesi pieteikts. Pagaid, kas tas ir? Tātad, nākamais viesis šodien ir Edgars Dzeguzē. Arī profesionāls drifteris, kam patīk iekapāt, bet viņš ar savu branžu Dundagā veido savus auto pasākumus un arī ar savu branžu palīdz arī mums veidot dažādas pasākumus un vienkārši audzē to auto kultūru Latvijā, par ko milzīgs paldies. Aplausī! Īsmā, Edžim būs baigi daudz ko pastāstīt šodien, jo viņš ir pusgadu vai pat vairāk jau gatavojies kaut kam ļoti nopietnam, kas jau pavisam drīz būs. Nākamais mums ir Normunds Gvido Švābe. Arī profesionāls drifteris, džeks ar džekas asinīm un noteikti fujaks ar lielāko sirdi šajā telpā. Aplausī! Aiziet! Tagad tu vari runāt, jā. Un Kostiks, noteikti lielākais perekups šajā telpā, arī patīk driftot. Tev ir bijusi licences, ir bijusi, ne? Jā, tas nobraucu gadus. Profesionāls drifters, tu vēl nevar runāt, es pēc pēdējās galvu. Profesionāls drifters, un tevs hobijs ir saplēst automašīnas, mans cīņas biedrs, un arī šim te drifterim, dāmas un kungi, patīk iekapāt. Aplausī, aiziet! Ļoti labi! Kurā kamerā jāsakās? Kurā kamerā? Es domāju, kā tev patīk, es domāju, vienalga. Čaļi, saprot, te katrs ir no savas puses brauc, Eģis mums no Dundagas brauc šodien, jūs kopā braucāt ar Semoku no Jēkabpils. Gais atbraucāt, viss labi? Atbraucām labi, bet bišķi ilgi, jā. Kaut kā mums iekavējas tas pasākums. Jo? Nezinu. Tāpēc, ka Kostiks teica, uz 10 minūtēm iebrauksim Rīgā. Jā, bet tā ir Rīga, tur vienkārši laiks pazūd. Pēdējā laikam, jums neliekas, ka tās propikas paliek ar vienu vairāk Rīgā? Tā, kad, labi, viņas visu laiku bijuši, bet man liekas, tur var arī vienkārši trāpās kaut kādā. Liekas, agrāk likās, ka tajā korķi ir kaut kā no rīta pa pusdienlaiku un uz vakarpusi. Tas būtu loģiski. Bet tagad pēdējā laikā sanāk bieži uz to Rīgu braukt, un viņa neguļ nekad vienkārši. Ne no starp rītu un pusdienu laiku, gan starp pusdienu laiku līdz nezinu, launagam, līdz vakaram visu laiku ir korķi, visu laiku ir satiksme. Ir ārprāts briesmīgi. Drusku nervu trūkst pa to Rīgu braukt. Klausies, tagad nāk sezona. Parasti ziemas ir tas laiks, kad ir kaut kādi mājasdarbi visiem ar automašīnām jāizdara, kaut kādi plāni. Protams, tie plāni vienmēr pamainās, tāpēc, kad ir kaut kādas budžeta griezti un kaut kādas citas prioritātes un tā tālāk. Bet, kā jums čaļi iet vispār? Tagad tu līdās sāksies sezonu, jābrauc, nezinu, cik katrs var pastāstīt, cik nopietni kāds kaut ko profesionāli brauks kaut kādā, drifta līmenī šogad vai vairāk ākstīsies, tā kā es to darīšu. Fanu pasākumos, bet ar tačkām vai viss rodas, visi forši. Un vispār var uzreiz arī mazliet pastāstīt par automašīnām, kas ir tas
tas drifta aparāts, kas šobrīd ir, mēs varētu ar Jānu Tauklu sākt, jo viņš, man liekas, viņam ir ko teikt. Viņš šito jautājumu gaidīja. Tev ir viss izdarīts, vai ne? Man jau bija izdarīts pagājušajā gadā. Nekas nesaplīsa tāds. Paziemoja pa ziemu garāžā un tagad tik pārkrāsoja vairāk. Kas? Kas? Nu, kas? Kas pa mašīnu? Mašīna, jā. Ok. Nē, cilvēki nezina. Es vienkārši pastāstu, kas tev pa kapuli ir. Man ir tas krāsainais kaplis, gan jau kaut kur ir parādījies. Kāds noteikti viņu ir arī paizticis visdrīzāk. Gan jau visi 50% ir viņu pataustījuši. Aiztiktā kā mašīna Latvijā. Domā, ka tā ir plēve. BMW E36. 36, jā. Sedans. Jā, viss nāk čomdīt tā mašīna. Jā, man eksotikā, ka stāvēja, man beigās viņai izdzina tīrāku nekā es viņu iedzinu. Jo visi... Viņi saspiķoja krāsu un viņi spīdēja bez tā. Un tā bija. Mēs toreiz atbraucam, viņa tāda spīdīga, riktīgi. Zini, kā tās statujas, kur tu redzēji uz veiksmi, kā vajag, viņa visa mašīna tāda uzpulēta bija no rokā sveķīšana. Jo man īstenībā, tāpēc, kad es eksotikā noliku savējo, tad es... mums ir jāpārlēc uz vienu citu tēmu. Pirms nedēļas mūsu ļoti, ļoti labs draugs Normunds svinēja dzimšanas dienu, bet tagad nedēļu vēlāk mūsu labais draugs Gvido svin dzimšanas dienu. Tā kā vecīt daudz laimes, ar kur Zani parūpējusies, tavu mīļākā kūka. Tagad mēs čaļi varam uzmačīt pantiņu. Daudz baltu dieniņu, laimiņa dodi, diženi, raženi, dzīvojoti. Diženi, raženi, dzīvojoti. Aplausi! Ievēlēs vēlēšanos un būt. Beidzot es to dziesmu. Aiziet. Ko tad? Beidzot es to dziesmu dziedu kādu. Jā? Man tā patīk, nepatīk. Tev patīk? Nē. Bet tev detektori nesāks te? Viņš ir tur, bet te mēs to jutīsim. Daudz laimes dzimšanas dienā. Paldies, kungs. Zanai, paldies. Zani, parādies. Zane. Kur tu esi? Nav Zana. Viņa jau aizgāja? Jā. Neveikli tas tagad sanāk. Jā. Vecīt, jūties vecāks? Nē, Gudrāks? prātīgāks ar ne. Nē? Nē, jūtos vecāks, visādi veselības prikulu lien ārā un tā, bet gan jau sajies. Nē, šitā kūka tev garšo? Tas ir Melnais princis? Jā. Jū. Jā, mēs zinām, jā, šitā tu izreklavēji uz Zani atcerējies. Par to automašīnu tad viss apčamdīja, jo tad, kad es eksotikā noliku savējo, mēs apkārt uzlikām tādu diezgan nopietnu žogu, un tāpat tās īstenībā līdz cilvēki iekšā. Un bija kaut kāda nospieduma, bet tas bez tā žodziņa īstenībā man mazliet žēl varbūt brīžiem, kā cilvēki nesaprot īsti līdz galam. Kas tu stāvēji pagājušajā gadā? Man? Jā. Pagājušajā gadā, tas bija pagājušajā gadā vai aizpagājušajā gadā? Pagājušajā gadā, jā. Emkas bija, ne aizpagājušajā gadā. Es Emku bija ielicis iekšā. Jā. Jā. Un pagājušajā gadā man nebija nekā, nē. Man liekas, visiem tās mašīnas ir paiztiekas. Tur vien nesēdi ar krēslu un tā kā nemet svētu ūdenis cilvēkiem, tad tā kā visas mašīnas ir aiztiktas. Man liekas, tev blakus ar tās visas, kas bija. Alvim nebija vēl vai? Tur visiem bija roka visiem nospiedumi. kaut kas noskrāpēts, viss. Tas bija Covid laikā. Man bija Covid laikā, 20, 22 gads, nezinu, kurā laikā. Un tad nebija tik daudz cilvēku arī. Nebija tie pūļi tādi. Bet tāpat tās visiem bija malnas mašīnas. Cik ir vēl stulbāk, ka sāka vērt durvis vaļā un kāpt iekšā, un viss tas tā arī ir. Vai slidināt bērnus pa kaputu. Jā, tā arī. Nē, tas nav. Tāpēc tie, kas skatās, varbūt, tā kā cienam šos te darbus, šos te cilvēku tačkas, kuri nav žēlot naudiņu un varbūt visus savus līdzekļus ielikt šajā te dārgakmenī un nolikt, lai visi redz un papriecājās, bet daudz vienkārši to dara, apskrāpē, nolauž kaut kādas splitteris, tur kaut kas tur kāpjas salonā un vispārējais. Zini, kā saka, jau skatās ar acīm, bet nes kāpēc latvieši laikam vai visi cilvēki skatās ar rokām. Tas kaut kā nav pareizi. Jā, krāsa ir. Jā. Kādā krāsā? Tā vai tačkā es saprotu, kad gribās pieskarties. Tas ir relaksējoši. Jā. Īstenībā, tu katru reizi, kā vēl citur, tad savādāk sajūtas. Varat Instagramā atrast Jānis Taukuls, tur varat redzēt šo automašīnu, jūs sapratīsiet, pa kādu krāsu runāju, bet viņi visur tā mašīna ir redzēta. Tas ir, man liekas, krāsainākais 36. Latvijā, vai ne? Tā varētu būt. Es domāju, ka jā.
Parodijas laikam bija vairākas mēģinājumi. Bija mēģinājumi, jā. Parodijas bija? Jā, bet oriģināls paliek viens. Tev nedara nokrāsot, neko neizdarīt vairāk. Tur Labi, pastāst, kas tur vispār izdarīts, kā to krāsu ar dabūt? Otiņu un buņģiņu. Nu, tas ir tāds pacietīgs darbs vienkārši vai kā? Nu, tas ir, ar vienu reizi nevar nokrāsot tā lai smuki. Cik tev litri ir aizgājuši aptuveni uz cik smagāka mašīna ir palikusi? Jā. Nu, rēķini, ja visu laiku maina detaļas un tā jāpārkrāsot, jau it kā nekrājas tā kārta. Bet 11. reizi es nokrāsoju. A, kā tu piekrāsoji? Es zinu, ka mēs filmēšanā... 11. Jā. Mēs, kad angārā gāzām, es atceros, es pieliku GoPro un nolauzu tev krāsas gabals izplīst ārā. Tas bija jau ar defektu. Es ritīgi ilgi pārdzīvoju to. Mēs pielikām GoPro, lai no sāna dabūtu tādu smuku kadru, ka mēs pa to pīčes, to angāru braukājām, bet jā, atdalījās tas GoPro ar visu to krāsu. Tur, principā, nevar likt neko klāt, vai ne? Viņš jau... Nē, nu tev uzreiz, lielākas pleķītes, lai jau smukāk izskatās. Jums bija vēl jāpielīmē ar MacGyverim, tāpēc, ka viņš vienkārši nelika klāt. Viņš jau nav Jā. Tas jau vienmēr, ka uzlīmē, tu zini, ka nebūs krāsa pēc tam. Bet, kad ir mašīna, tev viss ir kārtībā šajā sezonā, tu brauks kaut kur arī, tev varēs redzēt arī čempionātā, latviešu dēstā? Pagaidām neesmu izlēmis, jo tur ir budžeta rops atkal, un tad ir jāsagatavojas nopietnāk, bet mašīna ir gatava, es kaut kur braucu. Strītā? Ja tu gribētu. Man tas strītā, višķī tā dzirkstele pazuda. Gribas laikam vairāk izklaidēties. Jo? Semipro pamēģināju lielo trasi, man iepatikās vairāk, bet nav jau mašīnas tagad. Tagad ir lielais būris no šī gada. Lielais karkas veids. Jā, no šī gada nolikumos ir lielais būris. Tagad būs neskaidrs. Jānis bija pēdējais strītnieks Raganes katlā. Pēdējais. Es arī iemēnu vēsturē tagad iegājis ar to. Nu, es domāju, ka jā. Cerams, jā. Tā sanāk. Nu, un tagad, lai brauktu tev... Cita mašīna palielina. Cita mašīna? Nu jā, tur jaudas un vispār. Tas klausās dārgi. Tas ir dārgi. Nu, strītā jau var iekāp un brauc palielina, viss ir gatavs, bet vēl neesmu izdomājis, es to gribu. Gan jau, ka panesīsies, kāds sakūdīs, tad jau vajadzēs braukt. Bet pagaidām domāju aizbraukt prieka pēc kaut kur Lietuvu pie jums. Jā, par to mēs vēl atgriezīsimies līdz pasākumiem, baigi neputrosimies, lai neaizim razunsārtām tēmām, bet kroši tev ir tačka, pagās to ar, bet tu nezini, kur tu braukšu. Jā, pa lielam kāpam brauc. Gatavs. Nu, Eģi, kas tev ar tačkām, ko tu braukšu, kur tev varēs redzēt? Nu, tādu baigie plānu, kur braukšu vai braukt tur drift sezonu vai kaut ko tam līdzīgi tādu nav. Tas, protams, arī viss jau pie finansiālā atdurās. Bet, varbūt beidzot līdz dzīvībai būs nonācis man tas iesāktais projekts, 46. ko arī toreiz tu biji pie mums uzfilmēji, kurš man pagājušajā gadu pirms mūsu skill checka pabeidzās zinājis tieši. Pastāst, kas tur interesants ir tam 46. Nu, teorētiski jau nekāda ļoti sarežģīta un interesanta tur nav. Teorētiski tas 46. ir kā 46. bijis kādreiz dīzels. Tur bija iecelts iekšā V8 4 litrīgs no 7. sērijas. Un es viņu principā tādu jau nopirku, ka tur bija iecelts. Un tur bija diezgan tas arī pagatavīsko savilkt. Un 2-3 reizes uzbraucu vai 4. Un gribēju šādas tādas vēl uzlabojumus. Tur whitebody gribēju uzlikt. Entuziasmu pilns. Viss daram, maucam. Tur saliku uz slēdzīšiem vēl aizdedzi, tur startu pogas un tādas lietas. Un tad mainīju eļļu un pamanīju, ka eļļas filtrā diezgan daudz skaidrs ir. Un tad parāvām vaļā. Nu jā, protams, šāls ir tāds, kāds ir. Bet tas motors nebija iesmērēts? Kā grūti pateikt, viņi jau teica, ka bija tikko... Tā notiek vienkārši. Tikko teorētiski pārlasīts, cik viņi paši uzbraukuši tur 2-3 reizes. Pats jau tu pēc kaķu maisā, ko tu nepārbaudīs. Un tad... Pārlasījām to zinēju, man čoms pārlasīja, kurš ar to nebija izdarījis nekad arī, un cik pārlasījām, 4 reizes uzbrauc, un Kalanis iznāca ar karteri ārā, tieši pirms pasākuma. Un tad kaut kā tas pagājušais gads pagāja, īsti finanses tam nebija, tad beigās atratot zinēju citu. Arī, principā. 4-4. Bet šoreiz 4-4 sanāk, MCS2B44 nāca no 3-9. Viņš 53. arī nāca, tas nebija tas pats. Man liekas, ka nāk viņš ar Jānas zinēju. Jā, X arī viņš, man liekas, nāk, jā. Un tad tagad iecēlām iekšā un nonācām līdz tā, kad vai kaut kāda vadība grib kaut ko normāli uztaisīt, kā, lai nav pa gatarisko, tur tahometrs izvilkts, tur, tas, tur šit. Tad atkal jāpatērējās? Tā kā jāpatērējās, un tad sakasījāmies priekš EcoMaster Black vadības, tikko salikt to visu kopā.
atzinu mājās, testējis vēl neesmu, bet pirmdien man ir pieteikts Dainosteins, regulēs Rīgā. Un tad tas būs tas galvenais mirklis, vai viņš būs, vai viņš nebūs. Jā, un ja būs, tad kur brauks viņi? Nu, ja būs, tad noteikti, protams, Dundagā savā pasākumā kaut kur vēl aizbrauksim, gan jau uz kaut kādu, pie tevis atbrauksim, varbūt uz kādu Drift Masūrī šogad aizbrauksim, bet vai kādu tur drift posmu šogad taisos braukt, arī grūti pateikt, kā Jānis, varbūt nē. Kā jums ir? Jūs man liekas, no šīs kompānijas tā kā viss pēdējie tādi aktīvākie džeki, kas brauc, man liekas, ne? Sērijas, tas sanāk. Tā kā vispār brauc vai driftā? Nu jā, Jānis vēl nesen brauc. Jums nav tā, ka gribās tagad atgriezt? Ļoti, vai ne? Nu tā. Čovaks, kam nav mašīnas, tad sēž raud. Visi prošķikam visvairāk gribās. Viss jau tajās finansēs. Cik vismazāk brauc, viņam visvairāk gribās. Jā, pēdējos gadus jā, es vismazāk brauc. Vairāk tas, man liekas, ir tas, ka tā apetīte apskrienās, tā kā Jānis teica. Tu vienkārši tā. Tās salīdzinoši dārgās izmaksas aizbraukt, aizvilkt, riepas, degvielas, viss, un beigās, kad uzbraukšņi var, cik tev viņi sanāk? Cik strītā sanāk viens posms vispār izmaksā vidēji, ja tu nesalauzi neko? Jā, tās cenas aug katru gadu. Jā, katru riepu, jā. Tu pēdējais brauc. Dalība, tur nezinu, kā krona, man liekas, tagad jau būs 125, man liekas, bija jau dalība. Bet, man liekas, bez 500 eiro īsti tu nevarēji izbraukt. Labi, 125 pa dalību, man liekas, tas neliekas daudz. Tas nav, bet katru gadu jau vairāk ir. Tā kā visur jau izmaksas lielākas, bet reķini, ka trālīs, degviela, palikšana, ēšana, vispār, tur bez 500 eiro tu nevar izbraukt. Ja tu kaut kur arī tiec līdz finālam, man liekas, visas štukas saskrien. Jā. Jo vairāk riepas, jo dārgāk paliek. Un ja tu kaut ko vēl salauz, tad plus vēl tas ir vienmēr to nekad nereiķina. Tas ir tavs garāžas budžets. To sievai nevar teikt vienkārši skaļi. To noklusē, ka viss kārtībā. Jā, vai ne? Tur pilnā mazliet parāda un viss ir kārtībā. Kosika, tev arī ļoti interesants stāsts ir. Tev ir rīktīgi iekšā, ka tu gribi braukt un īstenībā arī ļoti labi tev sanāk. Kas tev šobrīd notiek? Nekas. Stabila situācija. Jā, stabila situācija. Vienkārši, jā, visu laiku tajās finansēs kaut kā. Pirmkārt, tās, ka visu laiku vajag no kaut ko iegādāties, pēc tam no kaut kā tik vaļā. Un tas, nezinu, tas ir iekšā, un tu ko nevar izdarīt. Kā, ja būtu tā, ka no kaut kurienes birtu un vienkārši varētu krāt, tad neko tu netirgot. Un visu laiku atstātu tik krātu. Labprāt būtu auto vācējs. Jā, labprāt. Kaut kad pirms vairākiem gadiem es domāju, ka nē, man gribās, nav viss. Patīk tas actions, bet tagad ar gadiem liekas, ka varētu vākt neko. Ja ko iegādājies, liekas, patīk. Kaut kā, nezinu, ar gadiem vai kas. Bet tajā pašā brīdī arī kaut ko arī gribās arī pārdot. Kur bija tā? Tu tā kā pērkups runāji tagad. Visu laiku kaut kādās finansēs balstās un tagad arī kaut ko gribās uz vasaru, jo uz turienu visur gribās. Protams, visu gribēt nevar. Bet ir kaut kādas mazi pasākumi, uz kuriem tiešām ļoti gribās, un tad vajag no kaut kā tikt vaļā, lai kaut ko ātri atrastu, kaut ko sataisīt. Īstenībā to arī, Semaku nopirkt, ne? Ļoti labā stāvoklī, ar ko ginekologs ir braukājis. Jā. Nē, mēs varam iemest reklāmu iekšā vienkārši. Kad pārdot? Jā. Kādu reklāmu? Ginekologa vai mašīnas? Ginekologu, nē. Mašīnas. Bet tur ir sēdējis iekšā ginekologs. Tas ir labs pitch, ka ginekologs, ja viņš ir rūpīgs ļoti. Tādā ziņā. Tā tehniskā ziņā un salons tur viss ir ļoti labi. Manuprāt, vizuāli jau, 7. sērijas. 5. sudrabs, dīzelis. Skata tūlīt nāk uz beigām, bet domāju, tur nebūs vispār problēma viņu iziet. Un vizuāli ir kaut kur jau uz laika zobi kaut kāda viņam atnākuši, bet arī nekas tragiski, kaut kādas švīciņas, kaut kāds rusiņš. Tur viņi strādā, motors strādā, viss labi. Jā, cik maksā? 2,5. Ok. Un tagad viņš stāv pa 2,5 un nevienam nevajag, vispār nevienam. Nav interesanti. Vispār pilnīgi nulle. Un es paskatījos internetā, arī tur vairāki sludinājumi ar tiem 65. un visi stāv, nekas tur nekustās. Es varu vispār šobrīd neviens vispār neko nepērkšu. Bet jā, pagaidām, cik es dzirdu, cik redzu, tā situācija ir tā, ka nevienam neko nevajag. Nezinu, varbūt pagaidām vēl nav pamodušies cilvēki, varbūt, nezinu, aprīlis, maijs siltāk. Paliks mazliet cilvēks, viss sāks saulīt uzspīdēs, jā, un tas aizies, bet pagaidām ir ļoti čapīgi un žēl tos cilvēkus čaļus, kuriem tas balstās tā kā uz vienīgo iztiku apmēram. Jo labi, tur es uzskatu, tas ir hobija līmenī, tas ir
Tas tā ir, nav. Ir slikti, bet var paciest. Bet tiem, kuriem tas ir tikai tas arī ir, un viņi ieguldās un nekas nenāk atpakaļ, tas ir čāpīgi. Kā jums liekas, tas ir tāpēc, ka baidās šobrīd cilvēki ir kaut ko vai vienkārši visi driftam krāja naudu. Varbūt. Visi. Tā jau vairāk katru gadu, man liekas. Tu domā tieši šis laiks tieši tas ir mārtu un aprīļu? Bet citreiz ir klusāk, bet kā vismaz ir interese, ko zvanās cilvēki, bet vispār tukšu to sludinājumus visu laiku papildina, viņus mēģina, viņš ir augšā. Tāpēc, ka Semaks ir Spānija, varbūt tāpēc. Iespējams, lielākam tavu pamēģinam, tā ir interese pēc. Man slavenais unīts pārdevās šogad. Kā 15. īpašnieks. Divām pakām. 36. Jā. Es uz viņu arī skatījos, bet arī nebija iespēja. Es savēju īstenībā kaut kad gribētu notirgot. Bet es viņai tik daudz naudas salicis, ka man vienkārši neredzu jēgu. Tas labāk viņa atstāja, kad man viņa vajag, kā darba mašīnu. Varbūt tev bija jāsaka, ka tas ir ginekologa mašīna. Tagad raksta sludināja. Brauc ginekologs. Jo viņš ļoti ilgi ar viņu nobraucis, tā saprot. Jā, no 20 gadi jau gandrīz. Ginekologs ar 20 gadus brauc ar vienu mašīnu. Viņš ļoti rūpējās par viņu. Viņš zina, ka tur viss ir labi, viss ir pārbaudījis. Viņš viss ir paskatījies. Jā. Jo Kostīgs īstenībā to Semaku tikai nopirka, tāpēc, ka viņš zināja, ka tas ir ginekologa vaids. Es to uzzināju jau pašās beigās. Viņš to izmet kā tādu kārtu džokeru beigās? Nē, vienkārši kamēr runājam ar cilvēku. Kā viņš to iepludināja pastāstīt? Jā, kā jums tā saruna līdz tam aizgāja? Nē, nopietni. Nē, es paskatījos. Piedāvāju pārbaudīt kaut ko? Kaut kā, es neatceros īsti. Vienkārši vai tehnisko pasi paskatījos, ka... Ginekologs? Kas tev kaiš? Tehniski. Nē, viņš personīgi tirgoja. Ok. Viņš teica, man čomu. Baigi, bet kā tā saruna aizgāja? Es tev vairs nemocīšu, es tikai saprast. Es tiešām neatceros, kā aizgāja. Vienkārši kā vārds pa vārdam un ka ilgi vienās rokās. Jā, ka braucu sanāk, viņas sievas tavas, ja nekļūdos. Un, nopirka vēl gandrīz jaunu. Sveiks, vai vēlēs nopirkt automašīnu, kur foršs tāds Semaks sudraba krāsā. Es esmu ginekologs. Tad ir jāpērk labu mašīnu. Nē, labi. Kraštački ir pieejami rakstīt Kostikam uz Instagram. Un kā tev Instagram atrast? Kā Krasovski. Jā, tā kā droši rakstīt, ja kāds grib apskatīties bildes, droši viņu bombijam. Un tad, principā, šobrīd vienkārši nav ar ko braukt. Nav ar ko, jā, bet ceru, ka no kaut kā es atbrīvošos un tad kaut kas man sanāks. Ko tu gribētu paņemt vispār gāžamo? Vienalga. Principā man visi tur streso par kaut kādām, par rūsām, bez sliekšņa tur sapūšu. Man tas nekad nav interesējis pilnīgi. Kostikam grīda un sliekšņa nav vajadzīgi. Brauc jau ar dzinējumu transmisiju. Jā, es nekad neesmu tam pievērsis uzmanību. Ja es varu vizuāli kaut ko no viņu uztaisīt, es redzu, ka būs šitā, to, ka tur grīdas nav, neviens jau neredz. Brišķi sudīgāk vienreiz bija autiņš, kuram bāka krita nost visu laiku. Tur bija situācijas. Liels patēriņš. Un tad Lidlaukā bija tur, kur sanāk bāka, un metāla sienaņa iekšā. Tur arī bija caurums. Tad vienkārši paņēma, kur tā stīpa nāk, caur stīpu izvilka amīti, no kapota amīti, jo viņš ciets, viņu tik ļoti viegli nevar savlocīt. Izvilka cauri, un tā arī viņu pārdevu. Labi. Tad Ginekologam? Nē. Tāda nepērk. Būs labi. Par manīm, es joprojām braukšu žurku arī šajā sezonā uz kaut kādiem interesantiem pasākumiem. Līdzīgi kā pagājušā gadā, es ļoti gribēju palielināt jaudus, jo jums te visiem esmu miljonus reizes bimbājis par šo tēmu, bet es to neesmu izdarījis un arī neizdarīšu. Vismaz kaut ko tu zini. Jā, tāpēc, kad ir daudz visādi projekti, par ko es jums drīz pastāstīšu. Un līdz ar to, es varbūt, ja kāds pārdod kādu labu motoru par ļoti lētu naudu. Turbo. Man ir tās tikai krumklāns ar kartu iznācis. Jā, tur galdiņu ir uztaisīt no tā īstenībā. Jā. Bet katrā ziņā būs tas pats. Tu gribētu pilnu svapu nopirkt, tagad dzinējs ar turbokītu vai vienkārši turbokītu? Es gribētu normāli kārtīgi dzinēju, kam ir jau kaltās iekš un viss pārējais, bet tad kad es tā īstenībā šobrīd uz papīra sāku rēķināt ar čaļiem, kas no tā kaut ko saprot, cik tas mūsdienās izmaksā īstenībā. Bet tu pasties, kā Jānis ielaik trīnieku, turbīnu virsū, kārtīgi saregulējumu brauc, varbūt tās te vienkārši jākrāmēš tajam, kas tev tur trīnieks? Strokers trīnieks. Turbīnu virsū. Pagad tev sanāk, tev ir tīrs 3 litri turbo, un kas tev pa vadību ir? Stoks? Bosch? Siemens.
Siemens sanāk vēl sūdīgāk, man liekas. Siemens regulē, Bošu neregulē. Jā? Bošu regulē 3 cilvēku Latvijā varbūt. Ok. Un tur ir čakras čips jāņem ārā, jāliek kompī, jāliek atpakaļ pēc tam, kurš. Ok. Un tad tu šito visu sataisini, brauks tu glīti jau 2. gadu, un viss ir jā, pa lielu, nezinu, trīniekā bāru pušu, viņš tur. Cik tev jauda sanāca stendi? 333. Porš? 550 Newton kā dīzeli. Baigi labi. Pietiek. Un cik tev izmaksā šāds projekts? Es nezinu, varbūt, cik tas tagad izmaksā. Kā tev liekas? Nezinu, tur bija RRA pasūti uz lietas. Tur jāpielāgo stipri. Tu baigi izpīpēji pats vai tev kāds Mēs ar čomu tur to pa pagājušo ziemu, ne aizpagājušo. Kaut kurā bet ziemā. Tas labs setups īstenībā tāds, man liekas, tāds price performance ļoti labs, man liekas, ne? Visi jau grib tur 400-500 zirgus celt ārā, bet ja tu gribēji 300 braukt, ielas režīmā baigi labi ir. Vispār netrūks strīt klasē. Es zinu, ka šogad jau ir kādi 4 salikuši, man liekas, tādas turbīnas virsū. Kas pa turbīnu? F-kas, benzīnieki. Okay. Tu arī semi-pro brauc ar tādu. Es braucu, bet daudz gaisa riepās, un tad jau var pabraukt. Bet var. Tas ir variants. Prieka pēc jau sanāk. Nu jā, jo es vienkārši... līdz galam šito dzināju, un tad domā par jaunu. Viņš turēs. Te jau prieka pēc arī nevajag tur 500 zirgus. Nē. Man vajag mazliet vairāk jaudu. Ja pie puikām, ka brauc, nevar likt kaut kādas 16, 15, jābūt 17. Viņš man māca, jūs man čāni izmācījāt šito. Līdz ar to es saprotu, ka ir tāda laba. Mēs ar tām sailonu riepām pagājuši gadu braucām Matsūrī, es sapratu, ka man saķer vienkārši nenormāli. Tā kā izņēma tos smilšu maisus no bagažnieka, tad jau bišķi labāk. Tad gāja mazliet labāk, bet vēl bišķi vajadzētu. Man liekas, tev jāizņem vēlreiz smilšu maisus. Ir atkal tur iekšā. Garš stāsts, mēs Matsūrī mēģinājām atvieglināt, Drifts Matsūrī Lietuvā, kad bija tas video arī YouTube, mēs mēģinājām atvieglināt automašīnu, un tad Taukuls atvēra, tu laikam, ja? Tu lasīji drēbes, un es ieraudzīju maisu. Jo tā mašīna, tur tas bagžnieks netika revidēts baigi ilgi arī, visu pārkrāsošanu, viņš tur vienkārši stāvēja, un mēs attaisam, un, smilšu maiss ar bērziņu smiltīm. 2 gadus. Jā, 2 gadus stāvēs iekšā. Es domāju, tajā brīdī, kad viņa aizved krāsot, tad tās visas liekās lietas mēs izmetām ārā, bet tomēr ne. Tā baigi var redzēt, kā tu seko un kopsies. Ja tev ir vairāk kā 10 automašīnas, un ar visām, tad ir ļoti... Bet cik tev ir žurīši? Parunāsim par tiesībām. Kādām tiesībām? Klusēt. Labi atbilde. Labi, kādas tiesības? Kādas tiesības? Labi, tagad plāns ir kaut ko varētu uzgriezt. Kaut ko varētu uzgriezt augšā. Bet šobrīd nē, iespējams pat šito sezonu nē. Tā kā nekas baigi jautrs nav noticis. Izņems smilšu maisu un būs. Izņems smilšu maisu, atkal piekačās riepas un brauks. Kā tev situācija viss ir? Ar mašīnu? Jo tu visu laiku šito stāst. Es no tevis neesmu tik daudz dzirdējis kā no visiem pārējiem, kad ziemā, tagad unīts. Man liekas, man Matsūrī video viņš jau pēc Brieškalna viņš izņēma motoru. Jā? Cerēja. Tak. Situācijas apraksts ir tāds, es neko neesmu izdarījis, bet es baigi gribu to visu izdarīt. Tā kā man kaut kā nesanāca. Pēkšņi ir jau tūlīt aprīlis būs. Es nezinu, kā tas notika, tāpēc, un īstenībā, man liekas, no mūsu puses, no bērniem šo mācos. Viss ir jādara pēdējā brīdī, tad, kad riktīgi viss ir slikti. Tikai tā sanāk, savādāk. Savādāk nevar tā, laika vēl daudz. Jā, man ir jāizņem dzinējs, jo man kompresijas nav jau 1,5 gadu. Man liekas, Dundagā toreiz, kad bijām, es jau čīkstēju, kad dzinējs mirst nost. Matsūrijas čīkstēja, ka viņš mirst nost, Brieškalnās čīkstēja, ka viņš mirst nost, un es neko neesmu izdarījis. Vienkārši nav laika, un arī naudas tagad nebija. Bet naudas nekad nav. Tā kā pa lielam, jā, man ir jāizņem dzinējs, mums mēģinās turbīnu uzbakstīt virsū. Kostiks ieminējis, ka tev ir tas bloks, tad mēģināsim kaut ko uzbūvēt, jau nevis 2,8, bet 3,1, jā, kaut kas tāds. Jā, kaut kas tāds. Turbīna man kaut kur jau mētājas, unītis arī kaut kur mētājas, un principā sajūgs arī kaut kur mētājas. Viss ir pa mēnesi jāsaliek kopā, un tad Dundagā jābūt. Tāds ir plāns, bet vai man sanāks, es nezinu. Raibi palīdzi man vajag palīdzību no otras puses. Tas sanāk, ka Dundagas pasākums, kas ir 4. maijā, ja? 3. maijā tas būs pirmais pasākums, kur tu nečīksies, ka tev nav kompresija? Jā, jo dzinējs vai nu vispār nebūs vairs iekšā, vai nu viņš būs sataisījis un viss būs labi. Šito es vēl redzēšu. Es domāju, ir jāsāk ar to dzināju, kad viņš jau būs uz palatītes jau tāds pusgatavs, tikai tad... Kas? Ko sāk? Jāsāk ar dzinēju. Dzinēju? Nevis tā, ka tu šito izņem ārā un pēc tam čīksti raudi, ka man nav dzinēja.
Nu, bet, ja izņems ārā, viņi gribēs ielikt iekšā. Es domāju, ka... Zini, kad tik viss nebeidzas ar to, kas atkal būs tajā Dundagas pasākumā, ar to pašu dzinēju. Es domāju, tie ir 99,9%. 92%. Ja es vēl šobrīd nav baigi daudz laiks palicis. Jā, nu, biškiņ jau ir. Viens kalendārais mēnesis un vēl biškiņ. Nu, palielam tas ir nekas. Nu, Raivis visdrīzāk palīdzēs man. Viņš teica, es dzirdēju, ka izņemsim dzinēju un tad jau sāks būvēt. Nu, teorētiski tur izņem dzinēju, saskroja viņu kopā, ieliec iekšā, sajūgs. Sametināt kolektoru. Nu, jā. Viss. Kolektors man ir pusgads. Pagad, tu viņi rausto bišķiņ tagad tā fonā par to, ka nebūs, vai kā? Es mēģinu saprast. Nē, es vienkārši, ja es saprotu, jā. Tu vienkārši zini viņu pieredzi, ne? Jā. Mēs visi Nē, es biju pamēģinājis ar vēl to kupu kaut ko izdarīt. Nu, nē, es saņemšos. Man vēl kabriols arī jāsaregulē, tur viss notiek. Es saņemšos, un tad jau redzēs. Davai uztaisim derības. Nē, tad lai brauc. Man neizklausās tā ideja. Nē, uztaisim čista derības tagad. Jo mēs visi būsim 3. maijā Dundagā. Tu būsi arī, ne? Jā, noteikti. Tu būsi, ne? Jā, noteikti. Mēs izbūsim Dundagā 3. maijā. Varbūt. Pat ātrāk. Varbūt ne. Nevar zināt. Es izstāstīšu. Nu, tā ir cerība. Viss nav jāzina. Tā ir cerība, ka būs. Atnāk pastāstīt cilvēkiem, kas notiek, un tā viss nav jāzina. Ja nebūs, tad es semaku. Nu jā, semaks jau kā B. Nu, tas ir tāds garš stāsts ar to semaku. Nu, viņš ir garš stāsts. Viņš ir garš stāsts, jā. Pagad tas pats, ko tu mēģini pārdot? Nē. Nē, nu, tas ir jāpasaka savādāk. Visi domā, ka tu moci to, ko tu... Ginekologam. Tas nav ginekologu, aģis cits semaks. Cits? Zeltiņa auto, jā. Īstenībā mēs varētu arī baigi izstāstīt par pasākumiem, kur šogad mēs braucam, mūsu branža, un kur visiem ir jābrauc, varbūt, kas vēlās, jo bieži īstenībā man viens čalis rakstīja Instagramā, viņš ir uztaisījis baigi foršo projektu, es tagad no galas neatceros, kā saucās, bet viņš uztaisījis tādu ceļvedi, kur ir visi Baltijā auto pasākumi, visādi tusiņi. Nenormāli krūts saites, es tagad nevaru atcerēt. Tev var rakstīt. Tu zini, kā tā adrese bija? Varam vienkārši uz čalam uztaisīt bezmaksā. Baltika Events, ja nemaldos. Baltika Events? Jā. Ne tikai... Nē, tur ir auto. Tas ir tikai pa Baltiju, Latviju, Lietuvu, Igauniju. Un nenormāli krūti. Tur tas saites strādāja tā, ka kreisā pusē bija arī karti, ka tu redzēji vietas, kur viņš tā kā vēl iemirdzās, kurā vietā, un tad tur ir tas kalendārs, kurās dienās čals tur normāli pastrādājis, jo īstenībā daudzas arī Instagramā lasu no jums ziņas, ka daudzi nezin, kur ir jābrauc, kas notiek vispār. Tāpēc, ka visi šie liela daļa tādi tiešām forši pasākumi, viņiem nav apakšā milzīgs budžets, ka viņi varētu reklamēties uz katrā digitālā stābā Rīgā, ja? Līdz ar to ir vajadzīgs šāds saits, kur visu to var apkopot. Nu, saprot ideju. Ļoti forši. Jā, tā ir baigi krutā feature. Daudz jau arī uzzina par pasākumiem tikai tad storijos, kad jau tas viss notiek. Jā. Bet tāpēc mēs īstenībā gribam piemitināt. Jā, tā var bija komentāri. Viņam pagājuši, kad bija tiktu kā video pēc mūsu pasākuma, tieši tev, kur tu parkojies kabatā un brauc pa 8. skatījos, ka viņam tur bija komentāri. Kurš tas notika? Bet jau nedēļu jau pēc tam, kad tas bija beidzies. Tas daudz cilvēku. Un tāpēc mēs gribētu šajā podkastā pieskarties šai tēmai, jo ir pāris pasākumi, kur mēs brauksim, kas, man liekas, arī baigi forši jūs atbrauktu arī vienkārši atbalstīt pašu to pasākumu un dabūt to auto vibe. Jo skaidrs, ka mēs visi zinām lielos pasākums, kas ir tiek izreklamēti visu kaut kur, bet ir arī maziņie. Es nezinu, man te pāris ir pierakstīti, varbūt kaut kā es palaidu garām, bet noteikti pirmais pasākums šogad ir Drift Matsūrī Lietuvā 26. aprīlis, kas ir noteikti tā ir tā pat vieta, kur mēs jau braucām, kur YouTube'ā jūs varat redzēt. Šogad mēs, man liekas, brauksim jau tādā lielākā čupiņā cilvēku, arī latviešu, man liekas, tur būs daudz vairāk, un arī, es domāju, no jums, kas skatās, noteikti būs kāds, kas gribēs aizbraukt apstīties, jo visu dienu ir actions, ir baigais faniņš un ritīgi forši. Mēs braucam? Man tas dzināja problēmas tur joprojām. Es domāju, šito bišķi izlaidīšu, es uz to maiju tā kā vairāk, zinu kā. Jā. Tur starpā ir tikai viena nedēļa. Nu, bet tā viena nedēļa. Tas tev būs iespēja pamēģināt, ietestēt dzinēju. Jā, mēģināšu. Es nesolu, bet es mēģināšu. Tev vajag deadline, savādāk tu nesaņemsi. Mēs tās derības vispār nenoslēdzam. Jā,
Ko mēs varētu izdomāt? Un to mēs varētu tajā 3. maijā, kas notiks Dundagā. Izspēlē unīti, ja nepabeidz. Nē, tas jau paļ žosko sanāk. Tad es taču pabeigtu, man liekas. Ko mēs varētu uztaisīt? Tādu, ko mēs tajā pasākumā varētu izspēlēt. Mēs kā novirzamies no temata par to pasākumu. Nē, mēs jau pārlicām. Labi, mēs varam padomāt visā šajā podcastu laikā. Kad notiek tas mats? Nedēļa tā ir. Nedēļa, jā, sanāk. Tas nav nekas vispār. Tev jāsāk jau tagad, rīt, šodien. Šodien braucam vakarā, ņemt zināju ārā. Varam piesiet pret stabu un dabūt viņu ātrā ārā. Braucam pie Koķiku uz garāžu, ņem to bloku, tad runājam virzuļus, taisam, Raiva atbrīvo laiku. Jā, Raiva būs šeit. Vārdiski tas ir ļoti ātri, liekas, šodien. Es saku, izklausās, ka tas ir ātri. Līdz rītam būs gatavs. Jā. Instruments nevajag. Mintiņu paņemsim 1, 2. Jūs tikai nepiebildāt to, ka mēs līdiesim simulātoru kapāt. Un visticamāk kapāt simulātoru. Mums ar viņu aizbrauks Matsuri. Es ar to varu izbraukt. Labi, davai, ejam tālāk. Mums ir nedēļa vēlāk, 4. maijā. Mums ir Street Scenes pasākums. 3. Kāpēc mums liekas 4. 4. bija pagājušajā gadā. Ok. 3. maijā es ļoti atvainojos. Labi, ka, ja mēs izrakamētu 4. visu aizbraukt, tad neviens nebūtu vairāk. Tā vienkārši svētdien, bet tāpat tur daudz brīvdienas sanāk. 1., 2., 3., 4. un vēl 5. Ok. Tur tāds labs datums. Cerams, ka būs foršs laiciņš. Un sapsīt, Edgars arī ir organizators šim pasākumam, un īstenībā tu vari mazliet pastāstīt, kas tur notiks un kāpēc cilvēkam jābrauc. Uztais tādu introduction. Tā tad šogad skillčeku mēs rīkājam kopā principā ar vienu čomu. Un, protams, man palīdz... Pasēcin čomu, lai viņš gan skatīsies, pārbaudīs, vai tu nesačakrējies. Protams, palīdz arī mums visu mūsu Street Scenes komunu, ko vajag, un, protams, sieva palīdz, čomam draudiem palīdz visu, un milzīgs paldies visiem sponsoriem, tas ir pirmām kārtām. Bez viņiem noteikti mums nekas nesanākt, bet, tā doma ir tāda, ka pagājušajā gadā mēs teorētiski, tas viss bija nepasākums, pagājušajā gadā, bet finālā, liekas, galā diezgan labi sanāca. Pagājušajā gadā sanāca. Rītīgi mums labi paveicās ar laikapstākļiem, viss bija rītīgi forši. Un tad mums tā doma, tā tematika vienkārši patīk pat pa sevi tāda, ka tu vienkārši brauc, tev tur nav, kā teikt, tāda sasodīta, nezinu, tur rīvēšanās vienam gar otru, kuram tur lielāks dzinējs, kuram tur tas, kuram tur šitas. Nav rindā jāstāv, Nav rindā jāstāv tev uz startu vai kaut kā, jāstāv šogad jau drīz jau rindu būs. Forši varēja izbraukāties, tie treniņi, kas viss bija nenormāli krūti. Šogad, principā, mums koncepts ir diezgan līdzīgs, tikai mēs ejam uz maksimumu, ko varam pa lielam. Mēģināsim, nogāzt kalnu, salīdzināt to, kas bija pagājušajā gadā vai vēl oktobru, tajā vētrā, kad bija pie mums atbrauc. Doma ir līdzīga, tāpat rīt sāks ar treniņiem, tad mums ap 12. sākās skillchecks pats pasākums, tad drift 8. Mums būs ar tām visiem statīviem un vispārējo. Tad mums pēc tam būs paralēlā parkošanās, tā iespējams būs nedaudz savādāk, jo mums jau te ir profesionāli cilvēki, kas... Viņš vinēja pagājušajā gadā. Vinēja viens no musējiem, bija otrā vietā. Protams, ka viens no jūsējiem vinēja. Bet tā kā konkurence bija tik nenormāli sīva, īstenībā godīgi tajā parkošanā. Mēs tiešām domājam, ka tur būs, pirmās 3 kabatas un mēs jau izdalām vietu, kuram, bet viņi tik līdz, uz 8. vai 9. kārtai, kur bija tā, ka tiešām no tiem tornīšiem žurgs purngals un pakaļgals un sāne, apmēram šitā 3 centimetriem jāieparko tā mašīna iekšā. Un viņi to darīja, tā kā mēs bišķiņ to vēl plānojam sarežģīt šogad. Jānim tas nebūs sarežģījums, visam noteikti. Viņš ir gatavs. Es tā tik stulbi sapņos pirmajā reizē. Viegli esot, galvenais nemīst. Tev rīktīgi labi sanāca. Tev ļoti labi sanāca. Tiešām bombas. Ļoti labi, jā. Tu varētu pa kaskadieru močīt kaut kur filmās. Toma Krūzītes vietā. Jā. Toma Krūzītes, es domāju labāk par Tomu Krūzīti, ka tev salāks. Tad ir doma, skatīsimies pēc laikiem, kas un kā iet, jo šogad mums ir plāns, ka mēs varam uzņemt 20 dalībniekus, pagājušajā mēs bijām mazāk, mēs bijām 12 vai 14, bet tā jau viss diezgan ilgi ievilkās. Un pēc varbūt būs viens vēl, ko nestāstīšu nevienam, viens pārbaudījums, tad, protams, beidzam ar burnautu, un tad pēc burnautu, iespējams, visticamāk, ka būs drift taksis vēl. Viss varēs izuzināties un tādā veidā. Kurā vietā jābūt 3. maijā? Cikos? Dundagas lidlaukā. Treniņi sākās no 10. Skatītājiem? Pasākums no 12. Skatītāji 12, jā? Skatītāji no 12, jā.
Bet treniņš jau var atbraukt. Nē, protams, var nākt ātrāk. Jā, es teiktu ātrāk, jo treniņi īstenībā baigi forši skatīties. Visu laiku non-stop actions notiek. Ir baigi. Tā kā mums tās organizatoriskās izmaksas šogad ir diezgan augstas īstenībā, salīdzinot to pagājušajā gadā, ka viss bija tā, ka peldējam pa straumīti un tur viens to, viens šito, viens ar to. Nu, protams, beigās tāpat sapratām, ka pagājušajā gadā vajadzēja pielikt mums gan pie cilvēku skaita, gan pie vispārējā. Tad šogad mums tās daudz vairāk domājam, daudz vairāk tas viss izmaksā, un tad šogad mums būs arī tā ieeja 5 eiro ziedājums. Jā, kas īstenībā ir ļoti demokrātiski un ļoti forši. Vajag atbalstīt. Tā kā, jā, tātad 3. maijs tiekamies Nodagā. Es arī būšu, mani čomi arī būs. Smukuma zonā es būšu nosēdinājis. Nosēdinājis beidzot. Jā, vispār pareizi, taču mums ne jau tikai skillchecks, mums paralēli arī būs smukuma zona, tāpat arī motozona. Skillchecks, diemžēl, dotajā brīdī mums jau ir pilns. Nu, tur bez variantiem. Protams, mēs liekam rindā, man jau 6 vai 7 cilvēks nav rindā. Ja nu kāds numurs atbrīvosies, ja nu kāds netiks pie automašīnas. Jā, tu esi iekšā, es sarakstā, jā? Jā, es pietīsos. Es ļoti ceru, ka man sajies, bet es teicu, mēs sarunājam, ja nu kāds laicīgi padomā. Moški ir kāda vakanta mašīna, ja skatāties, ko varat iedot Kostikam. Viņš nesalauzīs. Viņš apsolu, viņš nesaplēsīs. Nevaru to solīt. Viņa nav jauna tur. Jo to 38 nokāva pagājušajā. Nē, es jau iekāpu, viņš negāja. Jā, ne, tu viņu nokāvi es braucu, viss bija kārtībā. Kā tu izbrauc tā, tur kas tur pots negāja, ja? Ar reizi gan viņš negāja. Nē, viņam redlines negāja. Un pēc tam tu viņu pārdēv tāds saplēstu? Jā. Un viņš zina? Tu nesataisīji? Viņš zina, jā. Tu tā arī nesataisīji? Es domāju, tu sataisīji. Kas saplēst? Nu, viņš saplēs, viņš iebrauc tur. Kad devi čībā, viņš es tur šo to pat pamainīju, degvielas sūku nomainīju, filtru mainīju, pastījās, bet nekas īsti nelīdzēja. Beigās nonāca līdz secinājumam, ka tas Z3 bija automāts, no kā nāca dzinējs, un tur tas vats kaut kur esot jāievelk, lai viņu redlainē laiž. Tas ir izkrits ārā, bet es tik tālu neiedziļinājos, man uzvedās, ka viņš paņēma. Es gribu iepīt iekšā, tas ir tas zilais E36 unīts, kas bija pirmajā reizē, kad es braucu uz Dundegu. Tajā video es ar viņu braucu. Viss bija ļoti labi. Un tagad viņam ir jauns īpašnieks. Viņam ir 15. īpašnieks. Iedomājies, cik viņi ir rokās. Izgājis tā ielēna baigā. Kostiks viņu salauzē. Kostiks pēdējais, kas salauzē. Man jau bija ļoti žēl, bet, zin kā. Pagaid, tu vari pēc manīm, taču tu brauc to mašīnu vēl. Pēc tam ziemā. Ziemā, jā, bet ziemā. Un viss bija čotka pareizi. Ziemā nevar saprast. Pagaid, viss bija čotka, vai ne? Jā, viss bija ļoti čotka, viss bija perfekti. Mēs pat raķetes no jumta šāvām viņai. Taču viss bija tā kā vajag. Tā šaudījās. Nobiedājāt mašīnu vienkārši. Sabijās. Nē, es iekāpu reiz pirmajā likumā, ka bija relēns, jūtu, ka uz 5 podiem strādā. Pareizi atslēgu grieza kaut kā, es nezinu, ko tu izdarīji. Es darīju visu, ko varu. Lai salauzt? Nē, lai izskatās smuki kā tā mašīna. Labi, Kostikam vienkārši tā sanāk, ne jau tā, ka viņš speciāli to izdarīja. Kostikam vajag teikt salauzt. Tā kā to Volvo, tad viņš nesalauž. Ja tu viņam saka nesalauz, visdrīzāk salauzīja. Tad iedodiet mašīnu, ko viņš varētu salauzt, un tad būs začu bisi. Nē, viss ir normāli. Pagaid, tev ir plāns, ka tu varētu dabūt kaut kādu taču, ko varētu uzbraukt, ja? Mēs tev varbūt redzam arī trasē. Ļoti ceru, jā, ka savu. Jā. Nevis lenšīt kaut kam. Bet tev vajadzētu pārdot to ginekologu auto, tad sanāk. Jā, ne tikai. Tā kā lūdzu nopērciet kāds ginekologu auto, un tad viss aizies. Nē, tā varētu būt. Kā? Tu sludinājumā raksti, tirgoja nevis BMW E5. Es jau skatījos, ka kādas arī varbūt mainīs, kaut kādi 46, tur stāvāja pa Facebook. No zobārsta kaut ko? Iespējams, nezinu. Bet vai nu neinteresēja, vai nu neatbildēja, vai nu man pašam nepatika tas kāds tur auto. Jo laikam vajag ar skatīt to mašīnu. Jā, protams, strīlīgā, lai nav jāčakarēs. Vismaz, lai es varu līdz kaut kādiem, Jēkabpils apkārtnē aizbraukt līdz lidlaukam, līdz baroniem, kaut ko tādu. Jo tā, lai vienkārši stāv piemineklis un nē. Ja parasti tas iepriekš man, ja tas neuztrauca pilnīgi necik, bet šoreiz laikam vajag to mašīnu. Uz vecumu vienkārši nāk apgaismē, ka vajag. Iespējams, bet mazums kaut kas mainīsies. Tad varbūt pabeidzam pie reizes, tad skillchecka pilns. Smukuma zonā ir vietas, motozonā ir vietas. Kur var pieteikties? Kāds skatās, ka pieteikties? Pieteikties mūsu Instagramā. Jā? Noreklamē. StreetSinners.dd. Es arī iemetīšu video aprakstā. Es visu čāļu Instagramus sametīšu iekšā, var droši piesakot, un arī StreetSinners. Tā kā varat uzrakstīt, pieteikties Smukuma zonā, un tiekamies 3. maijā, būs nenormāli kruts pasākums. Tālāk, pavisam noteikti mums ir šovs arī plānots
5. Jau 5 gadi, tas laiks nenormāli skrien, Pūru Baltikas Burno Challenge, kuru datu mēs izziņosim tuvākajās 2 nedēļās sanāk. Maldos, tad 2 nedēļas ir jāpagaida, un tajā 2. nedēļā mēs viņu paziņosim. Un tiem, kas skatās šo podcastu mazliet vēlāk, tad video aprakstā pie komentāriem noteikti būs links, un arī būs uz biļetēm links. Būs baigi interesanti. Varu mazliet paspoilot, ka šogad īstenībā mēs ar čaļiem bijām tikko aizbraukuši līdz lidlaukam. Vieta būs tāpat, Priekulas lidlauks, bet būs savādāk. Nebūs tīri tikai burnots, bet būs Gimhanas uzdevumi, kas būs skatītājiem ļoti interesanti, un arī pašiem dalībniekiem būs ļoti interesanti, jo tas nebūs vienkārši, ka tu iebrauc laukumā un tīni līdz nāvei, bet tur būs arī mazliet... Mazliet? Nu, bija, jā. Negribās sabaidīt visus, kas grib vēl pieteikt, jo mums būs vietas ierobežotas, bet arī dalībnieki varēs pieteikties, bet būs interesanti tādā ziņā, ka tas viss, kas būs jāizdara Gimhanā, nu, tāds katram būs pilns ar Ken blokiem, mums viegli smilts Kenam blokam, bet būs tiešām jābūt viņa aurai iekšā tajā brīdī, jo tas tie uzdevumi būs interesanti. Nu, būs tāds baigais šoviņš. Hidrauliskā rokas bremze ar lielam gan ļoti vajadzīgi. Jā, šodien testējot saprātām, ka hidru vajadzētu iekšā, jā, lai varētu jā, būt. Laikam tā sanāk. Varbūt kādam sajietu sanāk. Nē, nu varbūt māk. Mēs iesim visi paspiest roku, jau bez hidras izbrauc. Jā, bet katrā ziņā ir čaļi šodien arī palīdzēja sazīmēt šo trasi, kāda viņu būs, un jā, Džeki te ar savu pieredzīti ielika iekšā, un paldies jums milzīgs, bija rīktīgi forši, es domāju, skatītāji to ļoti novērtēs, un tā kā gaidam, 2 nedēļu laikā, un varbūt iespējams vienkārši apskaties pie komentāriem, būs jau ielikts datums, droši brauciet, tas ir 5 gadu pasākums, līdz ar to mēs saicinām pašus labākos, kas visus šos 5 gadus ir bijuši pie mums, un plus vēl, ja paliks kāda vieta brīva, tad mēs vēl, publiski varēs pieteikties anketā, bet būs tāds diezgan jaudīgs, arī žūrija būs ļoti jaudīga, un visi būs tāds mazliet iespaidīgāks kā ierasti. 2 dienas mēs netaisīsim šogad, tāpēc, kad mēs atkal atdūrāmies pie biļešu cenām, ka mēs ļoti negribējām viņas celt kosmosā, jo es visu laiku atceros, man visu laiku ir galvā tā ideja par to, ka brauc ģimene, tur vīrs, sieva, tur bērni, varbūt kas nav pavisam maziņi, bet jau ir paaugušies un kam ir jāpērk biļets, un ja viņi grib atbraukt no, teiksim, Latgales, tad vai vispār vēl tālāk kaut kur no ārzemēm, tad kādu mums starp citu brauc, milzīgs paldies, tad tas kopā, tas budžets, kas ir jāpatērē, ja mēs riktīgi uzgriez tās cenas, tas būtu kosmos. Nu, tā kā ar katru gadu arī tā dzīvošana paliek ar vien dārgāk. Bija mums Latvijā, diemžēl, un tāpēc mēs netaisam tās 2 dienas, lai mēs varētu atļauties visu salikt, un lai viss būtu forši, bet mēs noteikti piedomāsim. Tāpatās arī būs bērniem, piepūšamiem, mēs atkal atrakcijas paņemsim, būs dažādi stendi ar interesantām aktivitātēm, protams, ēdinātāji, vairāk toalets, vairāk, visu būsim padomājuši. To mēs, es domāju, vēl kaut kādā atsevišķā podkastā mēs parunāsim, kur mēs noteikti zāni paņemsim arī kompānijā, kas pastāstīs vairāk par kaut kādām organizatoriskajām featurām, bet katrā ziņā mēs jūs visus ļoti gaidam. 2 nedēļu laikā izziņosim. Es vienīgais varu pateikt, ka tas būs jūlijas. Jūlijā tas būs. Ceru, ka es nedabūšu tagad iekšā, ka es pateicu jau, ka tas jūlijas. Bet, sapratāt visi, ja? Čā jau zina, kurš datumi, bet, vēl oficiāli vienkārši šo pāris kaut kādu ķeksīšu vajadzīgi, lai mēs varētu to pateikt. Un tāda īstenībā par cik tas ir 5 gadu pasākums, mums ir ideja uztaisīt prepārtiju, vēl vienu iesildošo tusiņu citā vietā, jo daudzi prasījuši, ka līdz būtu citā vietā. Un tad šis pasākums arī tuvākajās nedēļās mēs izziņosim. Tas nav vienkārši vēl līdz galam viss sakārtots, lai mēs varētu skaļi par to runāt, bet tā būs geogrāfiski ļoti pieejama vieta visiem. Tas būs bez maksas, un tas būs nenormāls tusiņš. Tā kā droši arī brauciet uz to. Tu nezināji to? Nebūs aprīlī? Pirmā reize dzirdu. Viss tev nav jāzina. Tu paspēc dzinēji salikt nestraucēt. Kāpēc tu atkārto? Raivi? Kur tas trauks vārdā? Nē, labi, bet nopietni. Saprot? Būs. Bet tas datums jums nepatiks. Aprīlis.
Nē, tas ir vasarā arī. Tā kā tas ir vēl viens tusiņš, par ko es paziņoju. Ne jau Jāņos. Nē. Okay, tad labāk. Tā kā, jā. Es nezinu, es esmu aizmirsis, kas vēl krūts tusiņš mums varētu būt. Nu, neskaitot tur. Tas rudens Matsūrijas, kuru es gribu paspēt. Jā, kurā datumā viņš ir vispār? Tas, kad ir tumšs naktī. Jā. Septembris kaut kāds. Augusts. Septembris, man liekas. Es uz to gribu aizbraukt. Tur bija forši ar tām visām gaismiņām, uguņošanām. Septembrī mēs arī brauksim. Kas ir ultrareiz šogad, kurš brauc uz Poliju? Kurš nosēdinās žurku beidzot? Man būs zemāk šogad. Zemāk kā tagad? Jā. Tas ir jebkas ir zemāks kā tagad. Veicīt, tas ir reāli. Es klausos tevi. Es zinu, man vienkārši ir apnicis klausīties tos, ka vajag zemāk. Es viņu būs zemāk. Nu, nekā tagad? Nekā tagad vai nekā pagājušajā gadā? Tagad ir, man liekas, džipi ir zemāki nekā tava mašīna. Kas tev ir? Zemāk. Būs zemāk, loģiski. Zemāk. Pagājušajā gadā zemāk, kad ķipa bija zemu. Vai... Kā tas ir ķipa? Tev likās džipā joprojām? Jā. Tev tā ir daudz mašīnu. Es tev Flexus 3. māju iedošu. Nu, tik slims es neesmu. Kāds slims? Vienkārši, man ir zema mašīna, aizbraucu. Davai, ja tev būs kompresija, man būs zemāk. Davai. Šito varētu, tad, ja sataisīšu sev līdz 3. es nosēdināšu ar šitajām rociņām tā mašīnu, un tu brauks ar viņu. Ja? Ko tu tagad klusā? Kas ar to ultrareiz bija? Jūs braucat uz ultrareiz vispār? Es nezinu, tāpēc es prasu. Es zinu, ka daudzi brauc šogad uz ultrareiz. Mēs arī runājām, ka brauksim. Jā. Man jau ir vieta, kur es parkošos. Zinu, ko mēs ultrareizā neesam izdarījuši līdz galam. Pagad, tu jau neesi pieteicies kā dalībnieks. Ne. Visticamāk, tur viss pilns jau ir. Jā. Bet kā skatītāji? Varētu aizbraukt uz to plāci. Es gribu naktī redzēt to bezspriģēlu, kas tur notiek nelegāli. Jā, tas ir pareizi, kur mēs uzzinājām, kad viņš jau ir noticis. Jā, tas tur katru gadu notiek. Jā. Mēs bijām tā kā latvieši. Kurā datumā viņš ir? Kurā gatumā ir? Augusta beigas, man liekas, 26. Tas jau salīdzinās. Man liekas, bija. Tas ir variants, jā. Es gribētu, ka skatītājs pirmo reizi aizbraukt. Ļoti iespējams pasākums. Jūnija beigās. Jā, ir būs liels un jābrauc. Nav augusts. Ģimenes izbraucienā. 28. jūnijas. Jā, pagad, un gribu braukt tā kā ar busu, komforta, ērtībām un bez piedzīvojumiem. Nē, es gribētu ar sāpēm. Es ar sāpēm gribētu braukt. Ar dzirkstelēm un sāpēm. Es ar kabrioletu gribētu aizbraukt. Vai no runīt pabraukt, ko visdrīzāk, ka nē, bet es gribētu ar kabrioletu izmocīties tik tālu aizbraukt. Mēs, labi, padomāsim par šito vēl. Bet jā, ultrareiz, kas ir kurā datumā? 28. 29. jūnijas. Jūnijas? Jā. Tas nav Jāņi? Tad... Nē, jūnijas pēc Jāņiem sanāks reiz? Jā. Likās, ka mēneša beigas tikai sajauc. Bet tā bija arī pagājuši gan. Jā. Likās vēlāk. Jā, ok. Un tad, kas mums vēl tāds ir, skaidrs ir, kas vēl tāds īstenībā, uz ko jūs gribat aizbraukt? Gribēs jau visu, bet visu nav gribēt. Rudens Matsūri. Obligāti. Tā tas ir laiks. Jā, ir vēl hotboyiem būs atkal Augusta festā, man liekas. Augustā? Jā, Augusta fest. Jā, laikam augustā. Viņš Augusta fest saucās arī? Jā. Ok. Lietuvā. Pērnavā. Tur arī zemām mašīnām vēlams. Tur arī var aizbraukt ar zemu mašīnu. Tur ir labs ceļš. Mēs pagājušajā gadā braucām. Jā, foršs pasākums bija pagājušajā gadā. Izbraukāties var un trasa lētāk kā Latvijā. Ok. Tad tas, principā, ir kaut kas līdzīgs kā Matsūri? Tas ir kaut kas next level driftam līdzīgs. Viņam ir zemes mašīnas, izstāde. Tad sanāk kaut kas starp next level drift un Matsūri pa vidu kaut kas, ja? Jā, tur viņi zemes mašīnas un tur izstāde ir pa lielam. Esat redzējuši to video, kur Leiša brauc pa barīku kādu, pat nezinu, kas tāds ir, kaut kāds ceļa gals izskatās vienkārši. Tas vieduks kaut kur. Kaut kur, jā. Tā kā kādi žogi tur. Bet tas ir vēl aktīvs, viņus nav visus apogājuši. Tā nav klaipēda vienkārši? Nē, es nezinu, kur tas ir, bet vienkārši es redzēju. Nē, tas ir kaut kāda trasīta, bet tā kā meža vidū kaut kāda pamesti, nezinu, asfalta celiņi bija un viņi paturēja. Es nezinu, tā vismaz no video izskatās, bet gāžu viņi tur vienkārši nav. Un tur arī pāris mašīnas, kuras, bija manītas driftā, tur normāli nevis tā vienkārši kaut kas tur piecafieģi savācās un brauc, bet viņam tā trasa ir tā kā mums lidlauks jākapilī, ka brauc visi gandrīz. Tāda laba vieta. Un gāž tādā nav. Mums vajag uzzināt. Ierakstiet komentārā, ja ziniet, kur tas ir. Mums vajadzētu aizbraukt. Ja kā jau kāds skatās, zina. Hotboys būs pie mums arī, tā kā... Jā? Var pajautāt, lai nodalās ar info kārtīgāk. Mums būs insights lītās, jā.
Tas ir tas pasākums. Un tad jau vēl visādi, ko mēs nezinām. Es domāju, šī bija tāda, kas mums ir tāda visaktuālākie šobrīd. Jā, ko mēs zinām. Ja jums jūs varat droši komentārā ierakstīt kaut kādu, kas jums liekas, uz ko ir jābrauc, varbūt jūs varat arī atkal padalīties ar kaut kādu informāciju tālāk. Es ļoti daudz saņemu jautājumus, kur cilvēki prasa, viņi, piemēram, tagad skatās, kur mēs čaļi slīpējam, tur vispār forši. Viņi arī grib, un viņi grib nopirkt kaut kādu savu pirmo automašīnu, bet viņiem, protams, tas finansiālais arī ir kaut kādā budžetā. Mēs varētu iedot kaut kādu to šī brīža tirgus stāvoklī, kas būtu tas lētākais autiņš, ar ko sākt slīpēt, kas būtu vajadzīgs. Tiešām lētākais, kas būtu. Slīpēt tā kā vispār nav kādas noteiktas fiksētas cenas, man liekas. Jau. Nē, apmēram, protams. Tas ir vai nu braukt sānslīdē, vai nu griezties saulītes. Jā, tā ir atšķirība. Atšķirība ir vai nu profesionāli, vai tipa Nē, for fun. Tā sākumā. Piemēram, lai tev ir mašīna, kur paņemt uz slotu slapju ragu un aizbraukt, piemēram. Jā. Ar 2, es domāju. Tad vajag vismaz tādu unīti, kas devās pie 15. īpašnieku. 2 bakām. Jā, tas ir tāds minimumu. Tad labāk īstenībā jau nopirkt kaut ko gatavu, ne? Obligāti. Viennozīmīgi. Tas īstenībā, jā, tas ir jāapsver. Ja cilvēkam nav aktuāli tur vizuālais, tur vienkārši stāvoklis, bet funkcionalitāte, tad noteikti meklēt vienkārši gatavu. Tas ir, protams, tas gan jau būs 2+. Es domāju, zemāk šobrīd tas tirgus ir vai no čačikarēts, vai no... vairāk šobrīd, vai... Noteikti, ka par... 3.8. Nē, 3.8. Būs vairāk darbs iekšā. Nebūs slēgšņa komplektācija. Man čoms tikko pārdeva 46, 2.5 benzīnu, MP4, štuka 800. Vajag skatīt, ar metinātu? Pat gāzi virsū. Nē, tā dīles variants, bet... to 2.5 tu var ātri pārvērstēt trasē, pat 1.8 viņi paņem. Un atkal ar tām mašīnām, ar tiem 46 visam, tas tirgus sadalās tā, ka pēc ziemas visi tirgo bīturus ārā. Tad ir paliek lētāks cenas. Sākumā tie cenas ir paceltas kosmosā. Tur tos bīturus sadalītas no visām pusām. Tad vasarā nokrītās. Un pēc tam kaut kas notirgojas. Zini, ka kāds pa karstām oglām vajag ņemt, kamēr ir. Un tad parādās vairāk, lētāk. Tad, laikam, vidē cena būs kaut kādi ap 2, laikam, jā. Ap 2, jā? Jārēķinās. Es domāju, jā. Varbūt paveiksies, varbūt lētāk, varbūt bišķi dārgāk, labāk, sliktāks. Bet tāds normāls motors swaps jau tas pats pusotrīts jārēķina, tas tāds 2.8. Tā ir tāda drifteru cena, citi var lētāk nopirkt. Noteikti kāds var lētāk dabūt. Noteikti varbūt kāds dārgāk. Paši motori jau jā, bet viss apkara, kurā mašīnā tā viņu iecelt. Bet tad paliksim pie tā, ka tas noteikti būtu T46 ar kaut kādu, nezinu, cik tas motors minimālais, ko mums vajadzētu. Vismaz 2.5. 2.3. Pat 2.3. Var ar 15. Izraut visu salonu ārā un pabraukt. Ar 15. Var viņš par viņu pabraukt. Jā, un tas, ok. Tā cena var... Raivis sāka arī ar 2.3. Rekur bija klienti jauni čalīši atbraukuši, viņi Lexusus, IS arī kaut kur ap 2 var dabūt, 2,5 kaut kā, es nezinu, kur viņi dabūja, bet viņi dabūja. Ar normāli nāca. Baigi priecājas. Katru reizi, kad viņi atbrauc, tas Lexus nabuks arvien grūtāk izstās. Un ja tu gribi lukturi gan jau dabūt, tad tur viss slikti. Tas dārgāks reiz paliek, ne? Bet viņi ir divnieki atmosfēra. Pārsvarā tie trīnieki ir ļoti reti. Bet viņi ir viegli. Čalis teica, baigi forši ar viņu braukt. Viņš turēja. Man bija tāds ziemā kaut kad pirms vairākiem gadiem, arī kā bīteris automāts. Ļoti patika ar viņu braukt. Jā, izsinieks tas 200. Ok. Forši mašīna. Cik viņi nopirkt? Es neatceros, laišos zem pusotrīs, laikam. Un JDM dzēl. Manuāls? Nē, automāts. Par vizuālām defektiem viņš bija pārpūsts visu par inči, bet drusku bija tāda, zini, kas gaiša krāsa, sudrabs, mākoņa tāda drusku. Drusku tā, bet baigi neviens to neredzēja. Un, braukt ar viņu viņš turējās, tā kā, nezinu, Japāņu, ļoti labi. Ļoti patika. Bet, un automāts tas arī vēl veca tipa, ja tu iepistēji otrajā gaņģī, tad viņš arī ar to otru brauc. Bērns skatās. Ieliec otrajā robā, tad viņš ar to otru arī brauc. Un viņam, griezās pēc sevi vienkārši kā bija tā brauc? Nē, kāds bija ziemā. Jā, protams, jā. Tad tā bija tā ziema, ka tikko kad brauc pie mums uz lidlauku, bija izrakuši tās milzīgās tos grāvjus, tur 3-metrīgus. Un tas tik lēnu, kā saslidāja, stājās, nestājas, un likās, jau tūlīt apstāšos, lejā. Un tu viņus iznīcināji to mašīnu? Tur, kur tā fermiņa ir, tad traktors ieraudzīja.
Tad šāvis atskrāja, paņēma traktoru, man vilka ārā no turienes. Slikta mašīna jūs bija? Nē, tas atšķir, ka viņam nav tā, ka kāda žurka priekšā televizors, vienkārši, cipa augšņa un lanžera, viņam nāk visu apakšu, viņu neskrūvējas, viņu lokās. To drusku tur lejā bija pielocījis un pampari norāva, bet nekas traks. Drusku viens vakars un aiziet atkal. Nu, labi. Nu, vēl kādam no Lexus ir pieredze vispār. Man liekas, nopirkt Lexus liekas bišķi kosmos. Nu tā, kad ir kaut ko vajag detaļas. Tāpēc jau bīteris tur jau nevajag. Nē, es domāju, ja nu vajag. Tu domāju, ka viņš naglā sadot pēc tam? Nu, tādā ziņā. Vienkārši bez skatas brauka apkārt. Nē. Tāds īstermiņa bīteris. Japānis un brauc. Ja purni nenošķil vai neiebrauc grāvī, tad jau viņa paliek kaut kas pārē vēl. Es domāju, ka viņa tagad diezgan viņa ir. Nav tā, ka viņa nav visanieku. Bet idejas, ka tāpat mēs paliekam, tas ir 46, vismaz 2-3 motors. Un jārēķinās uz 2. Apmēram. Jā. Kaut kāda no, kas vēl ir? Mersis kaut kāds. Seška. Man Te bija 3-2 seška. Arī Mersim arī automāts, ka ieliec otrajā, viņš paliek otrajā robā. Tas bija forši. Bet tā kā ar viņu nākt baigi, nezinu, nav tas. Baigais divančiks, ne? Seška nav viņš divančiks, bet arī, nav tas. Vēl, kas es pat nevaru iedomāties, kas. Piemetina kaut ko. Sieras tā kaut kur. Tās gan ir maz palikušas. Emīls visas tas ir antikvārijāti. Pasveicina Emīli. Tos, man liekas, ir jāciena jau tā kā. Jā, tie vectēji, viņus grūti atrast. Emīls vienīgais neciena. Viņus vienkārši mēdz aizdegties nedabiski, un tad viņus pēkšņi visas nodega kaut kā. Brālim nodega, Emīlam nodega. Siera? Jā. Jā. Sanda siera atdzīvojās, Emīlā pabeidzās. Jānis? Teorētiski siera jau, viņa ziemai. Vasaras drifta, viņa tur daudz upgrade jāveic. Tur jau tie motori kādi, tur 2-3, 1.6. Par omegās, labi, omegās var trāpīt jackpot, dabūt labo motoru. Var dabūt, bet tos sieras jau viņas tur daudz upgrade, lai viņi sāk griezties kaut ko. Ja tur ziemas variants paliela. Jā, turbīna jākabina virsū. Turbīna. Mēs par budžetu runājam. Jā. Teorētiski, ja dabūs vai tas pārsitīs 2000, kas būtu vienkārši. Emīl, cik izmaksāja tev šis turbo, ko tu uzlieki virsū? Visu var izdomāt, ja baigi, tā kā grib. Jā, tas ir strādnieks vienu vakaru atbrauc, sirnīgs stāv iekšā, vēl, vienkārši stāv iekšā, atbrauc, nezinu, nākamajā dienā jau tur ļurba stāv iekšā. Svilpotājs. Jā. Varbūt, šitik liela. Labi, nē, šitik liela. Bet ir. Budžetā vienkārši viena diena pats tāpat kaut ko viņam dos tam zināt. Un viņš nav jāregulā, nekas jādara, tu vienkārši uzliec un brauc laikam. Viņš vēl nebrauc, bet, teorētiski. Labi, tad mums te ir varianti, Bet ir jau ik pa laikam kaut kāda sludinājuma izšāja, piemēram, mums Sinaros arī viens žeks tikko, 2-3 mēneši atpakaļ, 46, bet bez apskats tie ir trases varianti. Un tur kāds vēl bija pacenties M50, B25 iekraut 46. Kaut kādā nec, 600-700 eiro. M50? M50, jā. 46, jā. Čugunēk. Jā, 46. Nopirkt zinēju. 600 vai 700 eiro. Jackpots ir. Zinējs maksā vairāk. Jā. Zinējs divreiz vairāk. Štuka 200. Jūs 2 nevis pērk? 25? 25. Tas ir... 200 jau maksā tas. Bez man liekas, tie M50, es to teicu, pārvar tāda vērtība drusku viņiem. Tā vērtība ir tikai tad, ja tu viņu liec turbīnu. Ja tu neliec, tas pilnīgi zemē izmest naudu. Viņš neiet pirmkārt. Viņš neiet. Vanosnieks vismaz kaut ko iet. Bet es jau arī ar turbīnu nobeidzu to visu pasākumu. Cik ieliek turbīnu un cik tu vienkārši cenu paprasi? Bet tad visi zina, kāpēc tu liec motoru, tāpēc, ka tā turbo, tā tev ir nauda, tā tad maksā. Tā sarā. It kā, bet tāpat tās. Tas ir... Ja no 2.5 M52 tagad čoms izspied 350 zirgu, viņš neuzgāja gaisā un bāru pušu, viņš brauc. Bāru pušu iekšā? Jā. Es tev jālaik, tu savam trīniekam vispār nekāda problēma. Es esmu nopircis, man ir pilnais swaps, kas ir M50 B25, bet motoriņš, bet es domāju, ko vēl ar viņu iesākt. Bet ja jūs to visu nodiršat, kad viņš viens pats baigi neies? Neies. Man ir bijuši tādi. Bet tad tik daudz tur pūst gaisiek, tur... M50 tur vairāk iepūst. Nē, saprotu, viņš tiešām arī tos 300... Okay, brauc ar testus, brauc visu ko. Trīnokos un pie 4. arī, man liekas, līdz bāram pūš iekšā. Tur čoms viens tur pazīstams brauca semipro, laikam uz 98. 450 zirgus no trīnieku.
iepūta. Jā, un nav vienīgais, ka nav tā, ka viņi ir virs, vienkārši tas ir kā tu saregulē. Kas tev liekas, M50 tie tādi, trīnieks uzreiz tēma, jā. Naudas ziņā, jā, tas ir gandrīz tas pats, tur, nezinu, 200-300 eiro atšķirība, bet tas jau bišķi nākamā paudze. Pirmkārt, to svapu pērts ar visu vadību, jau ar elektriskais pedālis, viss viņš ir atsaucīgāks. Tā vadība arī drusku padodas kaut kādā regulēšanā. Un ja viņš ar to turbīnu arī tur kaut kādu vairāk tev par tiem 500, nu tev vispār nevajag. Tā kā vispār nav kur. Un ja tu gribi vairāk, jebkuru dzinā vienu vai otru, jāvar vaļā, un tad tur tādas izmaksas, ka ārprāts. Īsāk sakot, pērts kolektoru, gliemezi un spraud virsū un braud. Tev vajag tad upgradeot viņu, jā. Nebūs jaudri savādā. Jā, šis svaps ir nevis... Nē, tu savam trīniekam, violētajam džipam. Ka džipam vajag uzlikt turbīnu. Tad domāsim pēc tam, kad izjūgs. Mošana izjūgs. Man liekas, viņš izjūgs. Neizjūgs. Viņam netici, kas ir. Šodien tā bļauj, viņam tā patika tas. Jā, viņam priecāsies. Viņš ļoti priecāsies. Viņam trūka elpas. Jā, viņš sāk elpot. Tu gribēji nākt tavā klubiņā, laik graud pa kompresiju? Viņš jau mācīja viņu dabīgi, ir tāpat. Es ar kompresoru nobeidzu kompresiju, tas ir savādāk. Okay. Viņš deva kompresiju un beidza kompresiju. Bet viņš to tāpat gāja, Matsūri, viņš to gāja arī visu to, ka tur tā kompresija. Jā, 9 reizes pa sajūgu klapēja. Mēs te bijām, kad ko es atzinu pie viņa vajadzēja, lai ir viņš ar savu, vienalga. Kaut viņš vajadzēja, viņš savu žurku nodzenos, viņš piedarbināja, ar reiz tur tā pa ceļas nosmirt. Man liekas, ar reiz puslitru izšāva ar pirmo to drīz. Jā, viņš ir hibrīds, viņš šeit gan degvielu, gan eļļu, jo tur aiziet kaut kāds, man liekas, toreiz Matsūrī man 2 litri eļļas viņš apēda un iztecēja. Īstenībā iztecēja ārā, bet kaut kā arī apēda vēl. Tur ir švaki. Zini, ko mēs pieskaramies vēl vienai tēmai? Mēs jau ejam tā kā jau uz beigām. Par valām? Par valām, vai nē. Cilvēki nesapratīs. Bet man ir jautājums jums reāli, pavisam godīgs. Ko jūs visi esat šajā mašīna tēmā? Es to nedarīju. Ko? Es tos nebiju. Ko? Tu nezinu, uzdos jautājumu kaut kādu. Ko jūs otrās pusītes domā par jūsu hobiju? Jo, teiksim, manā, arī viss, kad es esmu ar miskastēs līdz ausīm un tā tālāk. Pavisam godīgi, tā kā kādas jums ir attiecības ģimenē ar to, ka jūs tiešām jūsu hobijs ir diezgan dārgs. Es atļaušos pateikt. Tā ir. Tas viss. Pagaid, labi. Sākam tevi. Nē, es padomāšu. Ko es varu teikt? Kostī, kā tev liekas? Grūts jautājums. Protams, viņas malacis ir, ka cenšas to atbalstīt. Pasveic, jā. Aplausus viņiem tagad. Aplausus vispār dāmām. Visām dāmām pacelšanu. Bet kurā brīdī jau viņam apnīk liekam. Kad daudz auto pasākumu, daudz visādas miskas. Kad ir tikai tas, griežas riņķi. Un kad tu ar to neko laikam nedari lietas labāt, tad var viņa saprast arī. Kā tu vari citreiz mēģināt apvainoties uz to, kāpēc tu negribi. Tad tu mizā dabūšana tad? Baigi nē. Viņam arī mīļa forša jauka, bet ka man arī jāpiedomā, tas ir obligāti, jā. Nevar tā, ka tikai tu esi, neesi tikai tu. Kā tā? Eģi. Man arī pa to līniju, kā visi kārtībā pa lielam. Cenšās jau atbalstīt, zin kā, tāpat tas viss prasa laiku, līdzekļus, braukāšanu, ņemšanos, darīšanos. Protams, mums arī ir bērni, tad bišķiņi tas viss ir savādāk. Viņi arī kaut kur jābrauc, jāņem līdzi un vispārējais, bet tad pārsvarā jau atbalsta. Par to arī liels paldies. Par pasveicināt. Jā, sveiks jau. Un kaut kā tā, jā. Palielam visu, protams, dabū jau bietē, tad, kad, nezinu, 3. dienu vai 3. vakaru, tad pēc kārtas, man jāiet uz garāžu, tad jau, protams, zin kā. Jā, tur visu seja, visu pasaka, tur vārdas nevajag. Tur varbūt vārdiem nepasaka, bet sejas izteiksmi pasaka, ka, bet tā visi. Ko jūs darat, lai risinātu šo situāciju? Ejam uz garāžu. Jo es domāju, daudz, kas skatās tieši šo te podcastu, es domāju, viņi mūs ļoti labi saprot šajā situācijā. Tāpēc vienkārši gribu, lai jūs padalīties, varbūt kādu tādu padomu varat iedot. Kā tev ir vispār, Jāni?
Man vispār ļoti labi ir. Eva man te mēģina citreiz atņemt mašīnu, bet, laikam, viņai būs jāiedot vairāk pabraukt. Viņai patīk braukt? Viņa pati arī drifta. Jā, viņa patīk. Es esmu redzējis, viņai ļoti labi sanāk. Viņa vienkārši reti sanāk 2 reizes gadā, laikam, neskaitās īsti, ka pabrauc. Šogad, ja nebrauks drifta, tad varbūt izdzīvos mašīnu vairāk varēs pabraukt. Jā, viņi tev reāls malacīts. Un tad viņi arī saprot bišķi to. Jā, tā, kad taisījām tajā ziemā to mašīnu no 0 pa lielam, nācās pats ciest, ka es vispār neesmu. Tā kā vispār, sestdien, svētdien vispār nebija. Bet beigās ir rezultāts, un tad tagad varēja neko nedarīt. Vienreiz vajag saņemties. Jau teicu, nākamgad būs viss kārtībā. Bet ir arī. Es uzbūvēšu, zini? Es zinu, tas bet ir viss kārtībā. Nevajadzēja pa garāžu dzīvot beigi. Tieši man viss ir kārtībā, kā tev ir? Jā. Man ir tas tā kā Jāņas tās, kur nākamgad nebūs jāčakrās tikai otrādāk, jo es katru gadu saku, es sataisīšu, viss būs labi, un tad man nekad nekas nesanāk, un tā es mūžīgajā projektā, kuru pabeigšu rītā. Kabrioletes 2 gadus nevaru saregulēt tikai, unītim 2 gadi no kompresija. Bet tas tāpēc, ka mums tā strojka un viss vienkārši tur viss laiks, nauda, viss aiziet darbā. Un tā kaut kā. Tāpēc Laima ir grūti ar mani. Es saprotu. Es ar sevi arī nedzīvotu kopā. Nē, Laima dzīvo ar mani, bet es ar sevi nedzīvotu kopā. Un tā kaut kā tā. Viņa mēģina palīdzēt. Reku unīti arī palīdzēja, ka bija jākrāso slīpēt un tā kaut ko darīt. Protams, kā apnīgi. Viņa jau sēž malā un skatās, viņiem jau nav tas kustība, ka tu esi tajā visā iekšā, tāpēc nav tik interesanti. Nē, viņa jau skatās un bišķi garlaicīgi varbūt tas ir, bet tāpēc vajag uz Matsūrī braukt, vajag sataisīt to mašīnu, jo tur arī viņiem būs interesanti. Jā, bet tas ir labs pasākums, tur ko redzēt. Jā, pabraukt. Un atkal mašīnas pasākums. Jābrauc. Lidlauku iedod pabraukt, varbūt jā, jāuzbūvēt tas mašīnu, jāiedod. Viņai pabraukt, būs labi. Tagad jau pa ziemu arī ar zāģiem izbraucu, baigi patika, man bija bail nedaudz. Bet tā kā bišķiņ tikai. Bet, jā, man liekas arī foršāk ir tā kā rekuru Jānim, kā Revu. Ja to var iedot viņai pabraukt, un tas viss tad jau tā kā vairāk tevi pacieši, ne? Man liekas. Man jā, tas nestrādā ar to. Zani ir pateikusi, viņai vienīgā mašīna un manējām, kas patīk, ko pabraukt. Žigals. Žigals ir vasarā, bet tā Subārs viņai patīks. Viņai kādreiz deva pa Vaņons lidlauku gāzt, un viņai riktīgi patika. Bet ar žurkām nepatika viņai braukt, un tagad arī es teicu, es tev, nezinu, nopirkšu automašīnu, lai tu vari braukt un gāzt un tā tālāk. Es teicu, ka tas nav galīgi viņai. Bet viņa ir samierinājusies ar to, ka vienkārši tāds notiek. Un, jā, vienīgais, ko es varu iedot no savas puses, tas, ka čaļi aizadiet, varbūt pa laikam kaut kur tās dāmas neplānot kaut kā. Jo mums arī... Garāžu? Vienreiz garāžā parādās. Tālāk to garāžu. Jo vienkārši ir tā, ka tiešām tie pasākumi baigi sakrīt, baigi daudz. Un tas, es varu saprast, tas besīgi īstamā brīžiem ir. Tā. Mums jau tas ir baigais. Mēs tajā azartā nesaprotam to, ka viņam tas, tā kā... Necepīja, vai ne? Jā, viņi varbūt tevi atbalsta, tikai tāpēc, ka... Un tagad man ir viens challenge sakarā ar šito jautājumu, ko mēs līdz izspēlēsim. Kam ir visvairāk sodu punktu, tam tas būs jādara? Man ir viens. Nav. Man nav. Man arī nav. Viņam nevar būt. Cik tev? Viņš klusē, tā kā ieberzās vai... Cik tev ir? Daudz nav, 3 man ir. 3? Man bija visu laiku 7, visu laiku uz naža asmenes. 3 tagad tev ir, jā? Tev nav sodu punktu? Nav. Viņam nav kur likt. Par to lietu, ko mēs nedrīkstam runāt, var nedabūja nevienu sodu punktu? Par to nedabūju sodu punktus. Man vienu brīdi bija 11, bet viņi pazuda, tad es saņēmu. Cik tev ir tagad? 0. Kā var man būt soda punkti, ja es nepiedalos satiksmē? Kāpēc nepiedalies satiksmē? Es viņu vizinu visu laiku. Kāpēc nepiedalies satiksmē? Man patīk, ka man vizina vienkārši. Okay. Zini, kas tev būs jādara tagad? Es klausos. Kroši, tev būs jāzina savai dāmai un jāstāsta, ka tu esi paņēmis kredītu un bišķiņ aizņēmies naudu un nopircis vēl vienu drifta auto. Laba cena bija. Bija rītīgi laba cena. Un, kad Tepat Liepājā. Vienkārši bija laba cena Liepājā, ka tu esi nopircis un kad vajadzēs, lai viņa mazliet vēl naudiņu aizdod, vai viņi nevar radiem pajautāt, kad vajag vēl bišķiņu piemest, ka tev bišķi pa īsu bija. Tagad atvunāti var šķirties arī? Nesējies, viņi man neticēs. Davai pamēģinām. Nesējies. Davai pamēģinām. Vienkārši izspēlējam, pamēģinām. Ar, ka 3 Bet tev jārunā bez smiešanos, tev ir reāli jāmāk. Tas nebūs reāli.
Bez smiešanās, ja tu gribi, lai es varu runāt. Nu, paprovē, jo, ja tev nesanāks, tad viņam būs jāzina. Nu, es jau zinu, kā šitais Laima, tu tikai nedusmojies, un viņa klausula nost, čemodāni plog ārā. Es katru reizi, kad nopērku... Paprovē. Es saku, nebūs. Nu, mums ir 4 mēnešu meita. Domā, varbūt nav īstais laiks zvanīt? Varbūt labāk nebūs. Varbūt nevajag, jā. 4 mēneši, tad varbūt nečakarēs. Viņus laiku, ja viņi zina, kā varbūt gulēs vai kā. Jā, tas nebūs smieklīgi vairāk. Es vienmēr rakstu pirms zvanu. Man no mājām izmetīs. Es tādus sūdus visu laiku daru. Es zinu, pat kā sadirs. Man ir visu laiku. Pamēģini, tikai. Pēc tam laima tas bija no manis, jā. Ja tu pēc tam dusmojies, tad atceries, ka šī dusmošanās nebija. Tas bija uz mani. Tā kā es tev nopirkšu konfekts, Laima. Kādas konfekts viņai garšo? Laimas? Laimas konfekts. Davai. Tātad stāsts ir par to, ka tev vajag bišķiņa aizdot naudu. Tu līdās, kāds pīkstināšs tev esi pasākumu? Es domāju, visvarāk, ka nē. Bet, kad vienkārši, ka ir riktīgi labs deals, kad vienkārši vajag. Saproti, ka tas ir reāli, kā taisa tā varētu izdarīt, un es reāli pa galvu dabūtu. Ja šis aizies riktīgi raznusā, mēs to izgriezīsim ārā. Es apsolu. Davai. Vienkārši pamēģinam. Ja tu beigās teiksi šito griežam ārā, tad mēs šajā brīdī pārliecam tālāk. Tad bija pārāk traku. Pat traki. Es neko nedzinu. Vai dzinu? Davai. Es dzirdu? Labdien. Labdien. Tu tikai nedusmojies, bet... We interrupt this program to bring you a special report. Īsumā, pēc citas tēmas pārējot, pie jums pavisam nesen Ozols bija filmējis savu jauno video, ko jūs varat viņu klipu noskatīties YouTube. Pēdējais, tur viss gaža tačkām. Un reāli jūs piedalījāties visā. Moši varat kaut kā pastāstīt, kā bija aizmugurē, tur viss tas pasākums. Interesanti. Tā Ozols Jēkabila atbrauc, uz Dunavu aizbrauc, vēl kaut kur. Riktīgi tā dīvaini, interesanti forši likās. Vienīgi, tā visa filmēšana, visu, zinu, ko riktīgi var jūs, ka filmē vai nu cilvēkus, vai nu reku mašīnas, vai tā kā mihiņu. Tu viņu vari mēģināt nobraukt, viņu nenobrauksi. Šeit tas tā kā grūtākais likās bišķiņ īpaši tumsā toreiz nenobraukt viņus. Tas tā, sarežģīti, ka viņi tā kā mums neusticās līdz galam, jo nezinu, vai mēs zinām, ko daram. Mēs jau esam profesionāli idioti. Mēs zinām, ko mēs darām, vai neko esīgi. Vairāk vai mazāk, kā parasti. Bet tā, mēs tur no rīta safilmējam, tā kaut ko vakarā, un tad tas tāds arī spontānā ideja, kaut kāda pēkšņa, kur knapi savilkām galvas kopā. Kaut kā tā, jā. Bija interesanti, jā. Pirmkārt, ka viņš atbrauca, ka Ozols bija Riepās, tas bija tā likās, wow. Ja man to pateiktu, ka es biju sīks un viņu klausījos, man pateiktu, kas ir normāls. Bet, bija forši, un tā filmēšana, tumsā nebija tie pāris tie varianti, ka viņam bija jāatnāk uz vidu, un tā kā viņš drusku paskaties, cik tas ir droši, jo mums tas ir tā kā vairāk, jau pierasta lieta, man liekas. Cilvēks, kuri ar to saskarās ļoti reti, tad viņam, vienkārši nav uzticības. Nezinu. Tas ir normāli. Jā, pilnīgi. Vienkārši mums tas jau liekas... Nav pierasts, ka... Jā, nav pierasts, ka neusticās, ka nezinu, ko darīt. Viņš domāja, ka nokapās, ne? Jā, viņš ļoti uztraucās. Zigā, viņš jau tāds normāls, viņam tu koncertu, gan jau kaut kas jādara, reku priekulē tagad jāuzstājas, un viņš jau redz nākotni, domā, nezinu, vai man vajag šī tā visu. Redz savu nākotni vispār tagad. Es? Tā zvanu. Jā, es nezinu, tu būšu vēlreiz vari uzzvanīt. Es varu vēlreiz uzzvanīt, īstenībā. Es veicīt reāli atvainojos. Nopirkšu viņai Laimas konfekts. Kādas garšo? Tas būs par maz. Jā, kur mēs palikām? Laima, klausies, tu tiešām nevari Normandam 200 eiro aizdot? Nav 200 eiro, ko viņam aizdot. Labi, Laima, es gribēju atvainoties, mēs vienkārši te bišķi pārakstījāmies. Es negribu, lai tu dusmojies. Tas bija ļoti stulbs joks, un man nebija variants. Bija Edgaram tas jādara, bet vienkārši, dzeguzēji, bet viņam vienkārši 4 mēnešu meita ir ar sieviņu kopā, un tad vienkārši Normandam tas bija jādara. Tu piespiedi mani. Jā, tā kā es rīnīgi slikti būs. Končis no manīm, jā? Pasaki, kādas un cik daudz. Kādas tev garšo? Es vairs nēdu končus. Nebija smieklīgi vispār. Jā, es piekrītu tev vispār. Jā? Viņi joprojām dusmīgi sanāk. Labi. Labi, pie kā mēs palikām.
Jāsaka labi, ka es no šīs lodzes izvairījos. Paldies, jā, Rīgi. Labi. Labi. Nu, ne pārāk, bet nu jā. Labi, ok. Ko mēs nobeigumā varētu beigt uz tādas pozitīvas notas šajā visā pasākumā? Netaisiet sūdus. Netaisiet sūdus. Tiekamies šajā te Vasaras piedzīvojumā. Dažādos vasaras pasākumos, kas mums ir diezgan daudz. Tagad tuvākais ir Drifts Matsūri un, protams, pašmāja lielais pasākums, kas notiks 3. maijā šajā te Dundagā. Un joprojām var piedalīties arī kā dalībnieks uz Expo, smukuma zonu, ja? Jā, gan tačs, gan mocīši. Atstāšu video aprakstā linku, kur jūs varat pieteikties un arī varat apskatīties visu informāciju. Varbūt kaut ko esam palaiduši garām, tad droši varat noteikti to piefiksēt. Un mēs visi būsim un uztaisīsim šovu, kaut ko pafilmēsim arī, un es domāju, būs baigi forši. Un cerams, ka Kostiks atradīs, ko braukt vecīt. Nu, ja nē, tad padalīšos, iedošu tev savu žurītu uzbraukt. Tikšos no malas. Kas tad? Ar iepas mainīšu. Jā, uzbrauks un viss būs kārtībā. Tā kā mēs kaut kā tur pašērosim kādas tačkas un tā tālāk. Es domāju, īstenībā arī varu iedot, bet es nezinu, vai viņi tīsies. Man liekas, ka nē. Braucam, pamēģinam. Varam pamēģināt, jā. Bet es domāju, ka viņi būs mīrons. Nu, tas ir divnieks, laikam, bet ir sametināts bloķis tādā ziņā, ka viņš varbūt puteklīts būs kaut kāds, vai tur ir tīrs asfalts būs smuks. Nē, mēs visus lautīsim. Tad tā Omega varētu arī startā, es domāju, ka startā būs vēl ok, bet tad, ja būs labs laiks un iesils, tad būs tā kā pagājušajā finālā jau bija tā, ka jau bija 2,5, es atvainojos, 2,5. Mēs varam uzlikt smidzinātājs, lai tev smidzina ūdeni virsū slīdēs, mums labāk. Un viss mazgās trās. Slīd vairāk, kad ir tie ūdens, vai tas ir tikai, lai riepas dils mazāk? Tas jau, man liekas, dzēsēt riepas, jo, man liekas, tajā ātrumā, kā riepa griež, viņš pat nesaslapina viņu drīzāk. Tā tad neslīd. Ja tu rīktīgi. Atkarīgs, kur smidzinos, kuru pusi. Es domāju, ka tā riepa tikai griež, tu nejūt, jā. Tas ir nepalīdzēs. Braucot malā vienkārši. Uzlīst un pšt. Tā kā, ok, viss. Jums ir kaut kas, ko jūs gribat pasaicināt un pieminēt visā šajā pasākumā beigās? Laimuštais bija ļoti stulbs džoks. Tā kā ņem mājās atpakaļ. Tā bija viņa ideja. Es nezinu, kā es pavelkos tām idejām. Es ļoti atvainojos. Visiem čau. Pērkat ginekologu mašīnu. Jā, pērkat ginekologu taču. Sveiciens visiem sineriem, sievai, labākajiem čomam, kurš palīdz rīkot pasākumu un tiekamies mājā 3. Čau, Evai, kaķiem. Drīz būsim mājās. Un droši ierakstiet komentārā, kādu viesu nākamo vajadzētu uzaicināt uz šo studiju, un mēs jau tiekamies kādā citā epizodē. Paldies, ka noskatījās līdz galam arī tiem, kas pieslēdzās un noklausījās šo Spotifyā, jo mēs cenšamies arī epizodes atstāt tur. Visiem foršs vakars, diena, rīts un tiekamies. Atā! Jau.